Sveicināti! Sveicināti visi Rīgas pilī. Man mazliet tikko samulsināja viens tāds interesants pastāsts. Kāds no šeit paredzētiem laureātiem nesot ieradies, jo taksists viņu esot aizvedis uz nepareizo māju. Tagad es domāju, ko Rīgā vēl var sajaukt ar Rīgas pili. Esmu tā mazliet samulsināts, bet man tiešām liels prieks, ka jūs visi esat šeit. Esat šeit pēc visnotaļ vētrainas nedēļas nogales, un ka mēs varam kopā, patiesībā sakot, priecāties par mūsu skolām, par mūsu skolēniem, par uzvarētājiem, par to, ka jūs esat sportiski, par to, ka esat aktīvi, par to, ka skrienat. Vēl viens tāds interesants pastāsts, es nezinu, vai Nordakungs to zina vai nē, par to, kā pirms vairāk nekā 100 gadiem tika organizēts pirmais Rīgas maratons. Viņš esot sācies ar to, ka kādi 7-8 cilvēki esot skrējuši ārā no Rīgas pāri tiltiem, un policistam tas licies ļoti dīvaini. Viņš ir apturējis un prasījis, kāpēc jūs skrienat ārā no pilsētas. Un tā, ka viņiem ir pateikuši, mēs te tā kā sportājam, viņš tā pastījās, dīvaini ļoti cilvēki. 100 gadus vēlāk, es domāju, mēs visi saprotam, ka sports un aktivitāte vienalga kāda, lielāka, mazāka, tas ir svarīgi mums visiem. Un tādēļ es gribu teikt lielu paldies skolām, skolu vadītājiem, sporta skolotājiem, bērniem, ģimenēm, arī maratona organizētājiem par to, ka jūs iedrošināt sportot, ka jūs iedrošināt kustēties, ka jūs iedrošināt skriet. Un man vienmēr patīk šī prezidenta darba labā sadaļa mazāk lamāt, bet vairāk izcelt. Un tādēļ es ar lielāko prieku pasniegšu diplomus, pasniegšu atzinību visiem tiem, kas to ir pelnījuši. Paldies jums, un es saprotu, nākamgad tas viss turpinās.